Tātad, cilmes šūnu terapija. Jā, tā ir joma, kas ir pilna ar, milzīgām cerībām, bet vienlaikus arī ar nopietniem strīdiem un, protams, riskiem. Tā it kā sola dziedināšanu, bet, ziniet, ceļš uz to bieži vien ir ļoti, ļoti ērkšķains. Tātad šoreiz ielūkosimies abās šīs medaļas pusēs. Un, lai to visu saprastu labāk, sāksim ar kādu ļoti personisku stāstu. Stāstu, kas, manuprāt, lieliski parāda, kas tad ir tas galvenais dzinējs spēks šajā visā. Un tas dzinējs spēks ir cerība. Šie vārdi pieder Evelīnai Lau. Viņas stāsts sākās pēc ļoti smaga insulta, kad viņa meklējot, burtiski otru iespēju, vērsās pie cilmes šūnu terapijas. Un šis citāts, tas patiešām atspoguļo to izmisīgo vēlmi atgūt kaut ko, kas šķita zudis uz visiem laikiem. Tikai iedomājieties, viens mirklis un visa dzīve apgriežas kājām gaisā. 2021. gadā insults, kas bija saistīts ar Covid-19, viņai izraisīja pilnīgu kreisās puses paralīzi. Viņa vairs nespēja pakustināt ne kreiso roku, ne kāju. Un, protams, tieši šī dramatiskā situācija viņu pamudināja meklēt risinājumus ārpus ierastās tradicionālās medicīnas. Labi, bet kas tad slēpjas aiz šīs cerības? Vai tam vispār ir kāds zinātnisks pamats? Izrādās, ka ir. Pavisam nesens pētījums sniedz vismaz dažas norādes. Un te parādās tāds jēdziens kā eksosomas. Izklausās sarežģīti, bet patiesībā doma ir diezgan vienkārša. Iedomājieties tās kā tādus sīciņus ziņešu burbulīšus. Pats interesantākais ir tas, ka pašām cilmes šūnām nemaz nav jābūt notikuma vietām. Tās var vienkārši izsūtīt šos kurjerus, šīs eksosomas, lai tie aiznes norādījumus citām šūnām un pasaka: hei, laiks ej salabot! Jā, un te ir konkrēts piemērs. Pētījums aplūkoja žurkas ar ādas bojājumiem un atklājās, ka eksosomas no kaulu smadzeņu cilmes šūnām parādīja tiešām ievērojam dziedināšanas potenciālu. Protams, tas ir pētījums ar dzīvniekiem, bet tas dod mums ieskatu tajā, kā šis mehānisms varētu darboties šūnu līmenī. Un ko tad īsti šīs eksosomas paveica laboratorijā? Tās, tēlaini izsakoties, diriģēja veselu dziedināšanas orķestri. Viss notika 4 soļos. Tātad pirmais solis – tās nomierināja iekaisumu, to sākotnējo bojāņuma reakciju. Otrais – veicināja anģioģēnēzi, kas ir smalks vārds jaunu asinsvadu augšanai. Trešais solis – pātrināja pašu audu atjaunošanos, kolagēna veidošanos. Un visbeidzot, ceturtais – tās apsturēja apoptozi, kas ir ieprogrammēta šūnu nāve. Būtībā tās pasargāja audzus no tālākas bojājējas. Tātad tā bija tāda sarežģīta, bet ļoti gudra, daudzpakāpju atjaunošanās kaskāde. Labi, zinātne izklausās daudz sološi. Bet atgriezīsimies pie realitātes, pie Evelīnas Laus stāsta, jo viņas pieredze atklāja tos ļoti, ļoti reālos šķēršļus, gan praktiskos, gan, protams, finansiālos, ar kuriem jāsaskaras pacientiem. $30,000. Tikai padomājiet par šo skaitli. Tāda bija sākotnējā cena, ko viņai prasīja par vienu procedūru. Daudziem tā ir visa gada alga. Milzīga summa par vienu devu cerības. Nedaudz vēlāk viņai izdevās atrast citu klīniku. Tur cena bija $9,000. Jā, protams, izklausās lētāk, bet, atklāt sakot, tā joprojām ir astronomiska summa, absolūti nesasniedzama lielākajai daļai cilvēku. Un te mēs nonākam pie paša svarīgākā – pie lietas būtības. Šīs procedūras nav apstiprinājusi ASV pārtikas un zāļu pārvalde, jeb FDA. Tā ir galvenā uzraugošā iestāde. Un ko tas nozīmē praksē? Tas nozīmē, ka nekāda apdrošināšana šos tēriņus nesedz. Viss milzīgais finansiālais slogs gulsta tikai un vienīgi uz paša pacienta pleciem. Bet, ziniet, šī problēma ir dziļāka nekā tikai nauda. Jautājums par nepārbaudītām terapijām ir pāraudzis tādā kā globālā ētiskā krīzē, un to pavisam nesen ļoti skaidri izgaismoja kāds svarīgs tiesas lēmums. Lai redzētu, cik plaša šī problēma ir, paskatīsimies uz citu pasaules daļu, uz Indiju. Tur augstākā tiesa pieņēma ļoti zīmīgu lēmumu, proti aizliegt cilmesšūnu terapiju autisma ārstēšanai, ja tā notiek ārpus oficiāli apstiprinātiem pētījumiem. Un tikai paklausieties, cik spēcīgi un nepārprotami tas ir formulēts, tiesa ļoti skaidri novelk līniju smiltīs, pasakot, ka ārpus kontrolētiem pētījumiem šāda veida prakse ir vienkārši neētiska. Vēl vairāk, tā tiek uzskatīta par profesionālu pārkāpumu.
Un te ir arī skats no medicīnas profesionāļu puses. Šis citāts no vadošas ekspertes tikai apstiprina tiesas lēmumu. Viņa runā par to reālo kaitējumu, par tam izmisušajām ģimenēm, kas zaudē naudu, bet nesaņem nekādus uzlabojumus. Nu ko, sanāk tāda kā pretruna, vai ne? No vienas puses daudz sološi zinātnes atklājumi, no otras ļoti nopietni ētiski brīdinājumi. Kā to visu salikt kopā? Izrādās galvenais ir saprast vienu, bet ļoti būtisku atšķirību. Un tā ir tā izšķirošā atšķirība. Būtībā tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules. Vienā pusē mums ir apstiprināti klīniskie pētījumi, tur viss tiek uzraudzīts, regulēts, un tas virza zinātņu uz priekšu. Un otrā pusē ir neregulētas procedūras, klīnikas, kas piedāvā nepierādītu efektivitāti par ļoti augstu cenu, būtībā pārdodot dārgu un nepārbaudītu cerību tieši pacientiem. Un šis stāsts noslēdzas nevis ar skaidru atbildi, bet gan ar ļoti sarežģītu jautājumu. Kā lai sabiedrība atrod līdzsvaru? Līdzsvaru starp pacientu pilnīgi saprotamo izmisumu un vēlmi atrast ārstēšanu un to lēno metodisko, bet nepieciešamo zinātniskās apstiprināšanas gaitu. Tā ir tā galvenā dilema, kas joprojām ir pašā cilmes šūnu terapijas sirdī. Un atbildes uz to vēl nav.